Welcome to Travorium, where we make traveling the world easy and affordable for everyone. Our membership program offers amazing travel deals and benefits that let you explore the globe like never before. As a Travorium member, you'll get travel points every month that help you save big on resort stays. You can stay in beautiful one-bedroom suites at over 2,000 resorts around the world for as little as $1 a night by using your points. This means you can plan your trips just the way you want. As a Travorium member, you earn travel points every month you're subscribed. Subscriptions in this type of subscription model has been a success for over a decade. Think of it like this. You can't buy thousands of DVDs for the price of a Netflix subscription or hire a chauffeur for the cost of an Uber subscription. It's the same thing with Travorium. Each month, your membership brings you benefits, letting you collect travel points for your dream vacation. You simply choose where you want to go. But Travorium is more than just great deals on resorts. We also offer special world tours that take you to some of the most exciting places on Earth. These trips bring together friendly travelers for fun activities, parties, self-improvement workshops, and unforgettable moments. Make new friends and memories that will last a lifetime. Travorium also offers a private booking site. This special way of booking travel helps you save up to 50% on hotels, cruises, rental cars, and more, making it easier for you to see the world. If exploring the world excites you, why not turn your passion into profit? Partner with us and earn an income by doing what you love. Transform adventure into a lifestyle with Travorium. The best part about transforming your life into a travel adventure? You have the opportunity to earn a part-time income, full-time income, and for some, a lifestyle-changing income. Join the Travorium family today and start your journey. The world is waiting for you. Jā, sveiciens tiešām jebkuram, kas pievienojās šodien, un priecājos ikvienu šeit redzēt. Tad, jā, mani sauc Lota, esmu 4 bērnu mamma, pilnlaika māmiņa, un, protams, šis variants par ceļošanu ir vienkārši ļoti, ļoti foršs. Padalīšos jau ar ekrānu, ā, un tā, visu var redzēt. Ot. Veronika? Jā, visu var redzēt. Super. Paldies. Brīnišķīgi, paldies. Tātad, jā, tad kompānija Travorium. Ceļot vairāk, ceļot labāk un ceļot lētāk. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku. Tā tas arī ir. Jo tiem cilvēkiem, kuriem patīk ceļot, mēs izbaudam un paildzinam savu dzīvi. Un tā arī ir. Jo kāpēc? Tāpēc, ka, tā, kad mēs ceļojam, mēs redzam daudz dažādus piemērus, dažādas kultūras, baudam dažādas atrakcijas un baudam laiku kopā. Vairāk saules, vairāk D vitamīns, vairāk smaidu, vairāk cilvēku čalas. Un tas ir ļoti, ļoti forši. Un mazliet par kompāniju Travorijam. Tad Travorijam vadītājs un dibinātājs ir Dēvids Hārts un viņa brīnišķīgā sieva. Un uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste. Kāpēc? Tāpēc, ka šī kompānija grib, lai cilvēki var baudīt dzīvi. Šie cilvēki var baudīt un braukt, kur viņi tiešām vēlās braukt, kur viņi redz šīs jaunās kultūras, kur viņi redz šīs iespējas, kur viņi varbūt cerēs tikai sapņo, kur cilvēki var aizbraukt, piemēram, no pelēcīgās ziemas, aizbraukt uz saulaino Spāniju, izbaudīt to, kas ir skaists un ieraudzīt vēl tik daudzas lietas. Kā kompānija, viņa ir kā Better Life kompānija, jeb labākas dzīves kompānija. Ideja nodrošināt cilvēkiem iespēju dzīvot labāku, brīvāku un piepildītāku dzīvi. Mēģis dot cilvēkiem brīvību un laiku gan finansēs, ceļot un gūt ienākumus no jebkuras vietas pasaulē. Kompānija ir dibināta 2013. gadā Martā Amerikā. Otrā dekāda biznesē, kā arī iespējas vairāk nekā 60 valstīs, 7 kontinentos. Vairāk miljonu peļņa pēdējo 2 gadu laikā, un kas nav mazsvarīgi, kompānija ir pastāvīgā izaugsmē. Jā, 2024. gadā viņai ir vairāk kā 20 000 jaunu klientu, kas izbauda šīs brīnišķīgās privilēģijas vienkārši ceļot.
ceļot pa zemākajām cenām, rezervēt viesnīcas par zemākām cenām, nekā to piedāvā dažādas aģentūras. Kompānijas galvenais birojs ir Kalifornijā, kā arī Spānijā un Kazahstānā. Viņai ir biroji. Tātad, kāpēc Travoriums izvēlās tieši ceļojuma industriju? Jo pēc Bloomberg datiem ceļojuma industrija turisms $10 triljonu vērts un tie prognozēts, ka līdz 2033. gadam tā sasniegs $15,5 triljonus. Tas kādam ir sapņu bizness, jo tu vari ceļot, tu vari baudīt to, ko tu vēlies ieraudzīt, kur tu vēlies iegūt šo pieredzi, un kādam tu pastāsti par to, kāds arī izbauda šīs pašas privilēģijas, un tev kompānija par to pasaka paldies. Tas ir viegli izskaidrojams un aizraujoši. Jo kuram gan nepatīk ceļot, kuram gan nepatīk ieraudzīt šīs iespējas, ko pasaule mums spēj iedot, šīs skaistās pludmales, brīnišķīgās baznīcas, kur tu vari redzēt šos dažādās mākslas darbus, redzēt dažādas atrakcijas, piedzīvot ar savu ģimeni, kas ir ļoti svarīgi. Tāpat tas ir mājās veicams bizness, kā arī no jebkuras vietas pasaulē veicams bizness. Tu vari vienkārši sēdēt pludmalē, malkot savu rīta kokteili un pelnīt ar to naudu. Pelnīt naudu pastāstot cilvēkiem, ka tu arī tā vari, ka tu arī vari atnākt uz šādu zūmu, paklausīties, paskatīties un izdarīt šo izvēli. Ka arī tu vari ceļot un baudīt šīs privilēģijas. Jo, kā jau Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu gulti, tu strādās līdz mūža galam, jo tā arī ir. Cik daudz cilvēku strādā normālu darbu no 9 līdz 5, un viņi tikai var aizbraukt ceļojumos tad, kad viņiem ir brīvs, kad viņiem ir šis brīvlaiks, ir šis atvaļinājums. Mums ir šo atvaļinājumu cilvēki izņem arī tad, kad bērni ir saslimuši vai šajā vasaras brīvlaikā, kad viņiem ir jādomā, ko ar bērniem darīt, bet ja tev ir šī iespēja nopelnīt naudu, ceļojot, parādot to kādam citam, arī iespēja, ka tu vari ceļot un pelnīt naudu, tad tu arī vari piecelties no rīta un redzēt, kā tavā kontā ienāk nauda. Šie pasīvie ienākumi, kuri tev dos tādu kā drošības spilvenu, kurš tev būs kā garantija. Garantija tajā, ka tu vari aizbraukt ceļojumā ar ģimeni, ka tu vari nopirkt apavu savam bērnam, to, ka tu vari viņu sagatavot skolai, ka tu vari aizbraukt ar viņu uz Disneylandu. Ja bērnam ir tāds sapnis, un varbūt tev pašam ir tāds kluss sapnis, es arī gribu, tad tev ir svarīgi būt šajā kompānijā, tev ir svarīgi veidot šos pasīvos ienākumus, tev ir svarīgi būt vidē, kas tevi iedvesmo, tev ir svarīgi būt vidē, kas tevi paceļ, tev ir svarīgi būt vidē, kur iet uz vienotu mērķi. Un Travoriums, viņš izmanto dažādas platformas, kuras tu vari izmantot un atrast sev visvēlamāko, kuru tu vari izmantot. Kurortus, viesnīcas, kruīzes, autonomas, izklaides parks, ekskursijas, aktivitātes, izklaides. Tas ir tik daudz un tik brīnišķīgi, jo tu to visu vari izmantot par vislabākajām cenām. Tad kāds ir Travorium priekšrocības? Kāpēc izvēlēties tieši Travorium? Tad Travorium strādā uz ceļojumu abonementu, un tu kā platīns saņem minimums 2 atpūtas galamērķus gadā. Tu pelni punktus, tu viņus krāj, un tu viņus vari izmantot uzreiz jau nākamajos ceļojumos, nākamajās rezervācijās. Tu rezervē ceļojumus par ceļojuma aģenta cenām, tu redzi tās patiesās cenas bez nekādiem uzcenojumiem. Tu vari ietaupīt līdz pat 60% un saņemt līdz pat 3% naudas atmaksu realitātes punktu veidā, ko arī tu vari iztērēt savās nākamajās rezervācijās. Kā arī tev ir iespēja veidot biznesu, pelnīt naudu 24/7 no jebkuras vietas pasaulē. Cik tas ir forši! Tu vari veidot šos pasīvos ienākumus, par kuriem es arī pirms tam jau runāju. Tātad paskatīsimies mazliet par šām platformām, ko te piedāvā Travoriums. Tad viena no šīm ir turisma vietne, jeb travel sites, kas ir ļoti līdzīga kā Bookings. Tur tu vari rezervēt gan viesnīcas numuriņus, gan aktivitātes, gan kruīzus, gan izklaides, gan automašīnu nomas. Pastīsimies mazliet piemērus. Tātad visas cenas ir 2 pieaugušiem cilvēkiem. Šeit, piemēram, ir
9 naktis Miami Beach hotelī. Diviem pieaugušiem maksā $2326. Ekspēdijā pilnīgi tas pats numurs, tie paši divi pieaugušie, tās pašas 9 naktis izmaksāja $4663. Tā kā tikai ietaupi jau $2000. Šeit vēl viens piemērs. Viena nakts Las Vegas Hotel Casino diviem cilvēkiem 277 bookingā, 293 ekspēdijā vai Travarijumā pa $15. Kurš par $15 negribētu palikt brīnišķīgā hotelī? Es gribētu, tāpēc es izmantoju šo kompāniju. Šeit arī vēl viens brīnišķīgs piemērs diviem pieaugušiem cilvēkiem, 6 naktis, United States Grand Hotel, Fairmont Grand Hotel Mar par 1923 vai Expedia par 5047. Tu jau ietaupi $3123,64, plus tev ir 3% naudas atmaksā lojalitātes punktu veidā, kurus tu jau vari izmantot nākamajā savā šādā rezervācijā un jau ietaupīt naudu. Kur tev vēl kāds, piemēram, bookings, vai tev var iedot tādu cashbacku? Jā, viņiem ir dažādas vēl tādas programmas, bet vai viņas stāv līdzās Travarijumam? Es nezinu, es neesmu pārliecināta par to, jo es arī esmu bookingā, un es neesmu pārliecināta par to, ka tas varētu tā kā dot, jo šādi ietaupījumi ir tikai Travarijumā, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka man parādīja šādu iespēju, un ka es varu šo arī izmantot. Tad otra platforma ir Getaways, jeb sēpņu ceļojuma platforma, kurā tu vari izmantot savus ceļojuma punktus, par kurām es arī stāstīšu tālāk. Bet šeit pastīsimies mazliet šo Getaway dažādo piedāvājumu. Šeit, piemēram, Kanārijas salas Spānija, 8 dienas vai 7 naktis, studio tipa numurs. Mazumtirdzniecības cena $899, Travarijuma cena pēc punktu izmantošanas ir $7 plus nodoklis, kas atšķirās katrā valstī savādāk. Šeit, piemēram, Meksika, Kobo San Lukasa, 8 dienas, 7 naktis, viens guļamistabas numurs, diviem pieaugušiem cilvēkiem. Tas viss šīs cenas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem. Mazumtirdzniecības cena $1299, Travarijuma cena $149 plus nodoklis. Vai Florida, 8 dienas, 7 naktis, divguļamistabu luks numurs, mazumtirdzniecības cena $1149, Travarijums turpināt par $142, un tas jau ir brīnišķīgs ietaupījums. Trešais - pasaules tūrs, jeb voltūrs. Pasaule tevi gaida, kur tu vēlies doties? Tur ir konkrētas vietas, konkrētos laikos, kurās zvana cilvēki, šīs viesnīcas zvana Travarijuma un saka, hei, es zinu, ka tu esi turisma aģentūra un es ļoti, ļoti gribu, lai jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Es jums piedāvāju šādu un šādu cenu. Tā arī mēs dabūnam šīs cenas tieši mūsu slēgtiem klubiņiem. Tātad, piemēram, Itālija, Venēcijas 5 dienas ar iekļautām brokastīm un ekskursiju uz stikla fabriku. Tā standartā tev būtu jāmaksā 1110, Travarijums piedāvā diviem pieaugušiem cilvēkiem $360. 5 zvaigžņu viesnīca 6 dienas, brokastis katru dienu Dubajā. Mazumniecības cena $799, Travarijums $99. Jamaika 5 zvaigžņu kurorts, 5 dienas, viss iekļaus, nekas nav jādomā, vienkārši baudi, tiešām aizbrauc un baudi. Mazumniecības cena $1716, Travarijums cena pēc punktu izmantošanas $612. Šie būs vēl brīnišķīgi 3 piemēri. Lasvegasa, 5 zvaigžņu viesnīca, 5 dienas, 4 naktis, mazumniecības cena $750, Travarijuma cena $19. Kur tu vari atrast 5 zvaigžņu viesnīcu diviem pieaugušiem cilvēkiem par $19? Es nevaru. Šeit var. Tāpēc es esmu pateicīga par Travarijum. Tad, jā, tad Amerika, Havajas 5 zvaigžņu viesnīca, 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm, pārzvanu cena $1530. Travarijum cena $499. Vai Ņujorka, Amerika, 5 zvaigžņu viesnīca, 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm, $1856. Vai Travarijum cena $399. Nu, šeit pasakaini. Un ka tā ir realitāte, nevis tikai kaut kas. Tad kā tad pievienoties Travarijumam? Tātad Travarijums strādā uz abonentu sistēmu.
Tāpat kā tu vari pasūtīt sev, ka tev zopas nāk katru mēnesi, vai kolagēns katru mēnesi, vai ka tu vari iet uz sporta zāli katru mēnesi, un to neviens ārā nemetīs, jo to nebūs samaksāts abonements. Bet arī Travorium strādā uz abonementu sistēmas. Tātad tu maksā abonementu, lai tev būtu pieeja pie šīm brīnišķīgajām privilēģijām, baudīt ceļojumus izdevīgāk. Tātad ir trīs membership, jeb trīs abonementa veidi - sudraba, titāns vai platīns. Tātad pastīsimies sudrabu un platīnu. Tātad sudrabs, ar ko viņš atšķirās no platīna. Tātad sudraba memberships tev piedāvā tikai un vienīgi ceļojuma vietni, kas ir līdzīgs kā bookingam, bet jau ar labākām cenām nekā ceļojuma aģentūrā. Bet šajā abonementā neietilps turisma punkti. Tātad tev nav atvērta ne pasaules tūra, ne geravējs. Bet tu katru mēnesi maksā 50, un tu vari izmantot šo ceļojuma vietni. Kā pierakstēties? Tad sudraba vienreizējā maksa ir $695, bet pēc tam tu maksā 52,50 mēnesī, lai uzturētu savu kontu. Bet, piemēram, jau no Titāna, paskatīsimies tieši platīnu, tātad tu samaksā $295 tagad, kad tu reģistrējies, un, kas ir forši, tev šī naudiņa uzreiz jau pāriet turisma punktos mēnesī. Tātad tava naudiņa pārvēršas turisma punktos mēnesī, ko tu pēc tam vari izmantot pasaules tūrēs vai geravējos. Tātad platīnā pasaules tūrēm un getvejiem tev ir atlaides līdz pat 80%. Un, kas ir forši, tu reģistrēsi 269, tad tu dabūni turismu punktos mēnesī atpakaļ savu naudiņu, ko tu esi iemaksājis, un tad katru mēnesi tu maksā $135, kuri atkal tev dod 270 turismu punktus mēnesī. Brīnišķīgi, vai ne? Nu, vot. Un, ja tu reģistrē trīs identiskus cilvēkus zem sevis un parādi šīs iespējas arī kādam citam, un, piemēram, ja tu esi platīnā un zem tevis arī grib cilvēki izbaudīt arī pēc pilnas programmas ar vislabākajām cenām, arī vēl trīs platīni, tad tev kompānija samaksā $135 mēnesī, un tas ir tas, kā tu sev nosed šo mēneša maksu, parādot vienkārši arī kādam citam šīs pašas iespējas. Un tā no savas kabatas vairs nav jāmaksā naudiņa, bet tev kompānija pasaka paldies, ka tu esi parādījis kādam citam. Ar ko tad mūsu kompānija, jeb Travoriums, padara mūs atšķirīgāks no jebkuras citas kompānijas? Tad Travoriumam, kā jau tu redzēji, ir daudz dažādu piedāvājumu, trīs brīnišķīgas platformas, kur tu vari baudīt ceļojumus par izdevīgākām cenām. Un kompānija iet pa taisno pie klienta. Viņa neiet caur radio, viņa neiet caur televīziju, viņa netaisa lielos plakātus uz ielām, lai cilvēki viņus ieraudzītu. Viņi nāk caur cilvēkiem, jo caur cilvēkiem mūsu uzcīja veidojas lielāk. Jo te, kad mēs redzam vienkārši reklāmu, vai te, kad mēs redzam vienkārši uz skatlogu uzliktu kleitu, vai mēs viņu uzreiz nopirksim? Vai tomēr, ja mēs paskatāmies, ka mūsu draudzenei vai mammai vai māsai ir arī tā pati kleita, ko es redzēju tajā skatlogā, un viņai tik labi izstāsta, varbūt man arī vajag. Viņa sev saka, jā, bet tev arī labi izskatītos, un tu noteikti tu arī nopirksi to pašu kleitu, jo arī tev viņa izstīsies labi. Un tas pats ir ar Travorium. Travoriums man brīnišķīgi šīs iespējas. Cilvēki ir tāds, kas viņas bauda, ceļo un ienekomē. Un kāds cits tev ir uzaicinājis šo Zoom, kāds cits tev ir parādījis šo prezentāciju, ir aizsūtījis šo linku uz šo prezentāciju, un tā tu uzzini par šo kompāniju. Tā tu uzzini par šiem brīnišķīgajām iespējām, un kompānija tev pasaka paldies. Tev pasaka paldies par to, ka tu esi parādījis cilvēkiem šo iespēju ceļot izdevīgāk. Tu kļūsi par Travorium partneri, un kompānija tev legāli var pārskaitīt naudu un samaksāt un pateikt paldies
par to, ka tu esi parādījis citiem, kā ietaupīt naudu ceļojumos. Kāpēc mēs iesakām kļūt par Travorium partneri? Tu, piemēram, domā, es negribu strādāt šajā kompānijā, es gribu tikai ceļot, un tas arī ir forši. Bet, ja tu esi, piemēram, parādīsi kādam citam šo iespēju, un viņš arī gribēs, un tad kompānija to nevarēs pateikt paldies, viņi nevarēs tev legāli vienkārši atsūtīt naudu un pateikt, hei, es gribu tev pateikt paldies, reku tava naudiņa, reku tava prēmija. Bet viņi to nevar izdarīt, jo tu nebūsi partneris šajā kompānijā. Tāpēc mēs arī iesakām kļūt par Travoriju partneri, pastāstīt šiem cilvēkiem, parādīt šīs iespējas, kā izdevīgāk ceļot. Un tev kompānija par to var pateikt milzīgi paldies. Tad kļāta kļūt par šos brīnišķīgās kompānijas biznesa partneri, biznesa īpašnieku un sākt savu, teikt tā, mazo, kas iespējams tālumā var izvēlēties par tavu pamatnodarbošanu. Tu samaksā katru gadu 99, $95, kas ir ļoti maza investīcija tavam biznesam, jo ir tik daudz lielas investīcijas vajadzīgas, lai varētu iesākt kaut kādu biznesu. Bet šeit tu samaksā vienkārši naudiņu, un tev iedod pilnīgi visu. Vienkārši uz paplātes tev iedod visu. Gan mājaslapu, vadības paneli, mārketinga video, dažādas apmācības, webinārus. Tad, kad skolas bija Barcelonā, brīnišķīgas apmācības, kur Deivids Hārts bija pats arī bija un runāja un atbildēja cilvēkiem uz jautājumiem. Bija Latvijā apmācības 2 dienas. Tie būs lielās, būs, ja es nekļūdos, Ņujorkā. Un tur satiekās visi tie, kas vienkārši bauda ceļot. Bauda ceļot, bauda parādīt kādam citam, bauda to dzīvi, kādu viņi varbūt kādreiz ir tikai sapņojuši. Bet tagad viņi to tiešām var baudīt. Viņi var parādīt to saviem bērniem, ka viņi var parādīt to, kad var baudīt dzīvi un dzīvot viņu tādu, kādu tu to vēlīs. Tev ir gatavs bizness, tev nav jāieguldās kaut kādās telpās. Tev ir nodokļu priekšrocības, kurā tu vari saņemt naudas atmaksas. Tu vari saņemt, norakstīt kaut kādas lietas, kaut kādas biļetes, tīri uz savu biznesu. Tev apkārt ir komanda, kas tevi stiprina, kur iestājās par tevi. Tev ir komanda, kas ir ieinteresēta to, lai tev iet labi, lai tev šis bizness aiziet. Kā jau tu redzi, šīs smaidīgās sievietes, šie cilvēki, kas tur sēž pie galda, tā ir tā vide, kas tevi pavalk. Tā ir tā vide, kas mums ir vajadzīga ik katram. Cilvēki, kas mūs atbalsta, cilvēki, kas mūs saprot un kuri iet uz vienota mērķi. Un tā tu vari veidot savu biznesu šajā kompānijā, parādot cilvēkiem šīs brīnišķīgās iespējas izdevīgāk ceļot. Kļūt par platīnumu direktoru, nopelnīt $135 katru mēnesi no kompānijas, un tev vairs nav jāmaksā no savas kabatas mēneša maksa, bet tev joprojām nāk šie travel pointi, ko tu vari izmantot gervējos un pasaules ceļojumos. Tu saņem pasīvos ienākumus 4 eiro, 4,45 katru dienu. Un tā, kāpjot augstāk un augstāk, veidojot savas komandas, parādot cilvēkiem vēl vairāk šīs iespējas taupīt uz ceļojumiem, tu sāc pelnīt. Tu pelni $10 katru dienu, $25 katru dienu, $70 katru dienu, $100 katru dienu. Un tā tu vari nopelnīt pat līdz $100,000 gadā un vairāk. Tu vari dabūt dažādas prēmijas, dažādus bonusus, un tas ir iespējams. Platīna direktors, kur tev ir jāpareģistrē tikai 3 cilvēki, kuri arī var izbaudīt šīs privilēģijas, ceļot izdevīgāk. Tev kompānija pasaka paldies, un tev samaksā $135 mēnesi. Un tu palīdzot arī citiem, tā kompānija pasaka par to paldies. Jo diez vai, ka tu aizēji uz veikalu, nopērc zobu pastu, blendament, piemēram,
aizēja mājās, iztīra zobus, pastāst par to kaimiņai, nē, kaimiņai saka, ew, vai krutē zobpasta, es arī gribu nopērk. Vai tev blendamets par to samaksā? Diez vai. Nu, šeit, ka nē. Travoriums tev par to pasaka paldies. Pastīsimies vēstnieka dzīvesveidu, jeb cilvēku, kurš ir pastāstījis par šo brīnišķīgo iespēju, kā ietaupīt ceļojot rezervācijās, izklaidēs, mašīnu nomās kādam citam, un viņam ir diezgan liela komanda, bet tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir parādījis šo iespēju arī kādam citam, un viņi ir parādījuši to kādam citam. Viņš saņem gada atvaļinājumus, globālos bonusu fondus, vienu vēstnieku akciju, dažādus čekus, kurus viņi var tērēt, kā viņi vēlās. Viņi dabūna dāvanas no Louis Vuitton un trīs zvaigžņu vēstnieks saņem krūtu pulksteni. Viņi saņem vēl, protams, naudu, $140 katru dienu, kas ir kā pateicība par viņu ieguldīto darbu. Viņi ceļo, viņi bauda savu dzīvi, satiekās kopā ar vēl daudziem dažādiem vēstniekiem un ne tikai. Viņi iedvesmo cilvēkiem dzīvot tādu dzīvi, kādi viņus to vēlas. Nevis vienkārši sapņot par to, bet lai tavi sapņi ir realitāte. Šeit pastīsimies tālāk. Vēstnieks 1, zvaigzne, 2 zvaigznes, 3 zvaigznes, 4, 5 zvaigznes, un tie ir neierobežoti. Tu vari kāpt, cik vien tu vēlies. Tu varētu parādīt šīs iespējas tik daudz cilvēkiem, cik vien tu vēlies. Pastāsti kādam citam par šīm iespējām. Vispirms pats izbaudi. Pastāsti ko kādam citam. Šis cits arī pastāstīs to kādam citam. Un tā jūs kopā kā komanda veidosiet šo brīnišķīgo vidi sev apkārt, kur cilvēki ceļo, kur cilvēki pelna, kur cilvēki bauda, un kur cilvēki dzīvo dzīvi uz pilnu klapi, kā ir tāds teiciens, bet ka tiešām, ka viņi dzīvo ar jaudu. Ceļo, dzīvo, piedzīvo, baudi. Jā, arī savā ziņā riskē, jo kas neriskē, tas nevienā, kā saka. Jebkurā biznesā ir risks, bet šis risks šajā kompānijā ir tas, ka tu vari ceļot. Tu vari ceļot un parādīt to kādam citam. To vai kāds cits to pieņems, tā jau ir viņa atbildība. Tas ir tas, ko kāds cits var izvēlēties. Bet tavs mērķis, tavs uzdevums ir baudīt pašam šo dzīvesveidu un parādīt šo dzīvesveidu arī kādam citam. Un kompānija tev par to pateiks paldies. Jo ne jau bez iemesla. Šeit, 2027. gadā, pieģistrējās vairāk nekā 25,000 jaunu biedru. Un ne jau bez iemesla cilvēki zina šo kompāniju kā vislabāko kompāniju, kas var parādīt cilvēkiem iespēju, kā dzīvot labāk. Un nodrošināt sevi ar to, kas ir nepieciešams, nodrošināt saviem bērniem ar to, kas ir nepieciešams. Jo šī dzīve ar travoriju, šī dzīve, ka tu vari ceļot, redzēt, piedzīvot un parādīt to saviem bērniem un vēl citiem cilvēkiem. Tā ir dzīve ar pievienoto vērtību. Tavs uzdevums šobrīd ir pieņemt savu lēmumu. Lēmumu pretī sevis vislabākajai dzīvei. Lēmumu, kas tevi aizvedīs tālāk, varbūt saviem sapņu piepildījumiem. Lēmumu, kas mainīs tavu dzīvi, kas tev ir bijusi līdz šim. Sazinies ar personu, kas tevi uzaicināja, un pajautā, kā reģistrēties šajā kompānijā. Man ir vēl jautājumi, lai es varu būt pilnībā pārliecināts par to, ka es vēlos šeit būt. Kļūst par mūsu uzņēmumu partneri, lai kompānija tev vēl vairāk var palīdzēt, lai kompānijā ar cilvēkiem tu vari parādīt šīs iespējas arī kādam citam, un par to kompānija tev var pateikt paldies arī finansēs. Atceries, mēs vadīsim tevi solim pa solītim. Iemācīsim visas stratēģijas, kas tev ir nepieciešamas taviem panākumiem, lai tu varētu dzīvot labāku dzīvi, baudīt, ceļot, piedzīvot kopā ar Travoriju. Paldies! Tiešām!
Katram, kas bija, un es vēlos arī uzaicināt Zoju, pastāstīt par savu pieredzi kopā ar Travorijam un kāpēc Travorijams. Zoja, mikrofons tev. Jā, labdien! Labdien! Man ļoti, ļoti patīk šo kompānijā. Paldies Davidam Hārdam, viņa sieviņai, ka viņa izveido tādu gudru, tādu foršu kompāniju. Viņa dod tik daudz mums iespējas. Man tik patīk, ka mēs varam ceļot ar visu ģimeni. Mēs varam ne tikai ceļot, bet pelnīt vēl pasīvais. Man tik patīk, katru dienu es skatos un man nāk naudiņa. Man, tas ir ideāli. Pagaidām es esmu viens startdirektors, bet drīz pēc kāda laiciņa būšu divi starti, pēc tam trīs, un tas būs vēl vairāk un vairāk. Tas ir tik forši, tik labi. Forši ne tikai kā man tā, bet kā es varu dot iespēju pelnīt citam. Man tik gribas dot katram darbiņu. Latvijā, te katrā pilsētā ir darbs cilvēkiem. Labi, Rīga tur vairāk, bet maziņas pilsētiņas ļoti grūti ar darbu. Bet mēs varam maziņas pilsētas pelnīt tādu algu kā Amerikā. Tas ir nereāli forši, ļoti, ļoti forši, ka mēs varam būt ambasadori, ka varam 10 000 pelnīt un ne tikai, un vēl plus bonusu. Tur viņi tik dasni, tik daudz dot visas iespējas, tik daudz bonusu. Tas ir ļoti forši. Man ļoti patīk tā kompānija. Jā, vēl kā man tagad nevajag par to pasaules turi pašai maksāt, bet viņi man to apmaksā paši. Tas vispār ideāli. Tad man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Tas ir paldies Dievam par tādu kompāniju. Un kad mēs bijām konferencē Amerikā, tas vispār tik daudz, tur nezinu, vairāk nekā 1000. Visi tādi ar tādu pateicību Dievam, Dievs mums deva. Tagad mēs varam ceļot ar visu ģimeni, mēs varam baudīt pasaulē. Tas ir, wow. Tas ir wow, vienkārši tas ir paldies Dievam par to kampāniju, kā Dievs mums deva tādu iespēju. Jā, pišķiņ, ko es padalījos, jā. Super, paldies, Zoja, paldies, milzīgs. Un tiešām šī kompānija ir kā tāds, kā varētu teikt, citu cilvēku sapņu piepildījums. Arī tavējo visdrīzāk, un ka tu vari ceļot, ka tu vari parādīt to saviem bērniem, kad ir iespēja ceļot, arī dzīvojot Latvijā, ir iespēja ceļot un ietaupīt, un arī saņemt arī šo naudiņu. Tā kā, jā, milzīgs, milzīgs paldies par tavu pieredzi. Un, jā, tad tavs uzdevums šobrīd ir sazināties ar to cilvēku, kas tev uzaicināja šo zūmu, un uzjautāt viņam, kā reģistrēties un kā kļūt un baudīt, piedzīvot un ceļot. Tā kā milzīgs paldies jebkuram. Uz redzēšanos!